Sveiki, mani sauc Inters. Es pārstāvu uzņēmumu medību tornis.lv. Mēs izgatavojam gan dzinējmedību torņus, gan gaidas medību torņus, gan slēgtā tipa, gan atvērtā tipa, kā arī divvietīgos guļamos slēgtos medību torņus. Un jau 4. gadu pēc kārtas mēs atbalstām mednieku festivālu Minhauzenu, kurā uzvarētāju komandā mēs dāvināsim medību torni. Uzvarētāju komanda saņems dāvanā slēgto medību torni ar 4 logiem. Izmērs augšas kancelei 1,36 x 1,36 m un grīdas augstums tornim 3,60 m. Bet, ja jums festivālā tik labi neveiksies, vienmēr ir iespēja torni iegādāties. Torņus var apskatīt mūsu mājaslapā www.medibutornis.lv vai arī atbraukt uz Mētrienu, Madonas novadā un apskatīties klātienē. Jūs varu aizvest uz mūsu medību platībām un tad parādīts, kā tornis izskatās dzīvē. Mums ir pieejami 4 bāzes modeļi, taču, ja jums ir kādas īpašas vēlmes, jūs droši variet iesniegt arī savus rasējumus, un mēs varam izgatavot pēc tiem. Šodien uzstādām medību torni klientam Plakanciemā. Kā redziet, mēs neesam uz pļavas. Medību tornis atrodas mežā. Vairāk teikt, tas nav meža ceļš, bet vairāk stiga. Bet mums priekš tā ir viss tehniskais nodrošinājums, lai mēs varētu iebraukt arī tālāk un dziļāk mežā. Ja jūs pērkiet dzinējmedību tornīšus, mums ir pieejama pielāgota piekabe, ko var piekabināt kvadratciklam, un dzinējmedību tornīšus tad izvadāt paši pa savām stigām un pa savu objektu. Tagad aiziesim apskatīties, kā notiek medību torņa salikšana. Taču pastāv arī iespēja, ka jūs vienkārši atbrauciet uz Mētrienu pakaļ medību torni un saliekiet paši to torni. Salikšana nav sarežģīta. Principā kļūdīties nevar, jo ir cauri pie visi urbumi. Kājas ir uzsliktā veidā, tātad ir atzīmētas līnijas, kur jāskrūvē skrūves un viss ir sagriezts leņķos. Šo 6 gadu laikā, kopš mēs nodarbojamies ar medību torņu būvniecību, mēs esam uzkrājuši pieredzi un sapratuši kļūdas, no kurām vajag izvairīties medību torņu būvniecībā, kā arī ļoti bieži pierādās tas, ka pašam būvēt torni galu galā sanāk neizdevīgāk, tiek patērēts savs laiks, patērēti materiālie līdzekļi un rezultāts nevienmēr ir tāds, kāds gribētos. Ražotājs dod šim impregnētajam stabam 7+ gadu garantiju, viņš ir tiešā saskarsmē ar zemi. Tā ir 4. klases impregnēta koksne. Taču tāpat mēs iesakām uzstādīt nevis tieši uz zemes, bet uzlikt betona plāksni un tad vēl ruberīdu pa virsu. Ideālā gadījumā kājas nepiezāģēt, bet atstāt tātad šeit, lai viņas stāv uz vienas kantītes, tad ir mazāka saskara ar virsmu un tātad mazāk ūdens sūcās uz augšu pa kāju. Torņi ir ļoti kompakti sapakojumi. Šādi izskatās piekabe, ar kuru mēs ikdienā braucam uz torņu uzstādīšanu. Piekabes izmērs ir 4 m x 1,50 m, un šī piekabē mēs bedam 2 torņus, tādus, kādas mēs pašlaik uzstādām. Tātad šī torņa MT4 uzstādīšana mums aizņem aptuveni 2 stundas. Taču cilvēkam, kurš to liek pirmoreiz kopā, es teiktu, 4 stundas. Var salikt divatā, ieteicams 3 cilvēki. Torņu uzstādīšanai jums būs nepieciešams elektriskais skrūvgriezis, āmurs, līmeņrādes torņa nolīmeņošanai, lāpsta, varbūt kaut kur vajag pierakt zemi un veseris, lai iedzītu stiprinājumu vietu zemē. Tornim ir arī marga, sānu marga, pie uzkāpšanas, lai var pieturēties un ērtāk un drošāk uzkāpt tornī. Tagad mēs esam torni pabeiguši, esam augšā. Tornim ir apsēti plauktiņi, var ielikt paklāju iekšā. Es pārsvarā iesaku klientiem, ka ir jāliek iekšā ofisa krēsls. Šī gadījumā varbūt tas nebūtu tik ļoti nepieciešams, jo šaušanas virziens principā ir tikai viens uz Barotavu. Vēl viens, teiksim, uz ceļu un stigu, bet tas tāds stipri aizaudzis. Logi paceļās ar gāzes amortizatoriem. Viņi paši logu arī pievelk, taču tāpat drošībai pieliekam arī fiksējošo šleipīti, kā mēs viņu saucam.
loks attaisās. Un tad klusītēm arī varēs taisīt. Pie aizvēršanas iesaku logu vienmēr nedaudz pieturēt, jo tie pacēlāji viņi tā kā pievelk klāt, tad var troksnis izveidoties. Tā. Un vienmēr pēc medībām aiztaisim ciet. Jumts ir mitrumizturīgais OSB un uzkausēts poliestera ruberoīds, kas ir noturīgs pret augstumu un pret plaisāšanu. Slīpums jumtam ir uz priekšu, lai tātad pie ūdens tecēšanas netok virsū uz torņa apakškonstrukciju, un slīpums priekšu tāpēc, ka, lai ūdens netecētu virsū uz terasītes. Pēc pieredzes esam sapratuši to, ka slēgto torni vajadzētu taisīt tomēr ar terasi, tā uzkāpšana ir daudz drošāka. Var droši uzkāpt uz balkoniņa un attaisīt durvis, nav jāstāv uz trepēm un ziemā un tumsā, kad esi satumtulējies, lai nav jātaisa durvis uz sevīm tādā veidā, tā drošība tomēr ir krietni augstāka ar terasīti. Iesakam arī torņus neslēgt ciet, bet vienkārši ar šādiem te aizbīdņiem. Ja tornis ir aizslēgts un ir kāds, kas grib apskatīties torņu iekšpuši, tad bieži vien ir tā, ka vienkārši paņem un izsit stiklu. Tad labāk torni atstāt atvērtu, lai var iekšā ieiet un apskatīties. Lūk arī saimnieks kā pirmoreiz savā jaunajā tornī. Mūs varēs satikt mednieku festivālā Minhausens. Varam parunāt par medību torņiem, par to uzstādīšanu, ieteikumiem, no kādām kļūdām varbūt izvairīties, būvējot torni pašiem. Tiekamies Koknesē!